Mums visiem ir situācijas, kas nav ideālas priekš mums. Mēs esam sliktās attiecībās, mūsu darbi nav perfekti, un mēs varbūt dzīvojam vietā, kur mēs negribam dzīvot, bet mēs neredzam izēju no tās situācijas. Un ļaujiet man uzprasīt jums jautājumu, kā jūs domājat, kas ir tas numur viens faktors, kas jūs tur tajā visā? Kāpēc jūs nevarat tikt ārā no tā? Es domāju, ka tas ir tas fakts, ka jums ir taisnība par visu to. Tur ir daudz iemeslu, kāpēc tas tā ir noticis, un jums ir taisnība. Protams, ka jums ir taisnība. Kāpēc? To jau pierāda vien tas fakts, ka jūs eksistējat un tā jūtaties. Kā tas var nebūt taisnība? Piemēram, es biju vēl pirms 10 gadiem, 35 gadu vecumā, es biju iestrēdzis principā darbā, no kur es neredzēju izēju vairs. Man likās, ka man nav izglītība, lai es kaut ko labāku dabūtu, un es nebiju, pieņēmis pareizos lēmumus savā dzīvē, es sev vainoju, un tās visas bija manas taisnības tajā momentā. Un jo vairāk es uz to fokusējos, jo vairāk es jūtos, ka es neko nevaru padarīt. Un tieši tas fakts, ka mums ir taisnība, un mēs turpinām sev visu laiku to atkārtot, tā taču ir, vai ne? Tas jau arī ir tieši tas fakts, kas mūs tur iestrēgušas tajās dzīves situācijās. Mēs ticam, ka dzīvē viss ir par taisnība pret netaisnību, Tātad, ja mums ir reiz taisnība, tad tas viss ir, un mēs to mūsu realitāti tā arī, turpinām tādā veidā, jo mums taču ir taisnība. Bet paņemiet kaut kāds divus cilvēkus, kas strīdās par kaut ko, vai tad kāds no viņiem pateiks, ka viņiem nav taisnība? Dažreiz tā retu reizi notiek, bet principā jau katram cilvēkam ir tā savu taisnība, ko pierāda tas fakts vien, ka viņš eksistē ar savām emocijām un izjūtām, un viņam ir taisnība. Katram ir taisnība, jo viņš ir, principā. Tad tas īstais jautājums ir, ko tu vispār gribi sasniegt? Kas ir tas punkts B, uz ko tu gribi aiziet? Un kas tev traucē tur tikt? Dzīvē nav kaut kāda pasaku koncepta, vai ne? Labais pret ļauno, taisnība pret netaisnībo. Dzīvē ir vienkārši realitāte. Un tagad, vai ne, es esmu iestrēdzis tajā darbā, ko es negribu būt. Kur es gribu iet? Ko es gribu sasniegt, kas man traucē to izdarīt. Ja es turpināšu fokusēties uz to, ka man ir taisnība, tad es tur arī tā palikšu visu mūžu. Un tās bloķējošās emocijas var noņemt, kas traucēs saskatīt to realitāti, ko tu vispār gribi. Nāc uz izaugsmesterapija.com, strādāsim kopā, iedošu brīvu konsultāciju.